Laipni lūgtu mūsu veikalā Rīgā, Gustavas Zemgala ielā 71. Ja jūs esat no Kurzemes, tad droši varat doties uz Zemnieku ielu 60 Liepājā. Tur mums ir plašākais veikals. Un arī atcerieties to, ka, ja negribās nekur braukt, www.skerher.lv ir arī internetu veikals, kur jūs pirkums ir pāris klikšķi attālumā. Šodienas tēma noteikti ir pavasara uzkopšana. Ārā ir palicis siltāks. Viens no populārākajiem produktiem mums ir augstspiediena mazgātāji. Modeļi daudz un dažādi. Visus pat reizēm izsēņot mēs nepagūstam, izķer kā karstas pierādziņus. Bet tāpatās gribētu atzīmēt, ka jūs varat aprīkot augstspiediena mazgātājus ar dažādiem uzgaļiem. Šodien pie mūsu zīmola draugiem jūs varēsiet redzēt, ka uzgaļi mēdz būt dažādi un var atvieglot rezultātu sasniegšanu, bet nevajadzētu aizmirst, ka pēc tīrīšanas ir arī dārza kopšana, un mēs varam piedāvāt arī plašu akumulātoru instrumentu klāstu dārza kopšanai. Būtiski atzīmēt, akumulātoru instrumenti ir klusi, un līdz ar to nebūs daudz domstarpību ar kaimiņiem, ja jūs sāksiet dārza uzkopšanas darbu agrā rīta stundā. Tā kā tagad mēs dosimies ciemos pie mūsu zīmola draugiem un apskatīsim augstspiediena mazgātājus un dažādas uzgaļas darbībā, un jūs paši redzēsiet, kad wow efekts ir. Aiziet! Čau! Čau! Nu, nāku pie zīmola draugiem. Paldies! Pavasaris ir darbīgs laiks. Tā jau ir. Droši ir ko darīt. Visi uzkopji. Jā. Gribās redzēt, kas ir sasniegts. Jā. Un mums būs arī viens jaunumiņš, ko parādīt. Nu, ar ko mēs sāksim? Es domāju, dodamies uz baseinu. Uz saldo ēdienu, kur varēs redzēt visu lielāko pirms un pēc. Tātad tas ir visnetīrākais. Jā. Nu labi, ejam skatāmies. Ejam. Lūk, šis ir tipiskais skats pēc ziemas, kad tur ir lapas, aļģes, un ar to visu Skerher tiks galā, jo esmu jau pagājuši gadu pārliecinājusies par to. Liekam lietā. Jā. Šajā konkrētajā gadījumā tiek izmantots K5 Smart Control iekārta, kas jau no rūpnīcas nāca komplektācijā ar lielo virsmu tīrītāju, kas jums ļauj iespēju nenošmucējoties, nomazgāt bruģi, terasi, fasādes, ļoti daudz virsmas. Komplektācijas ir ļoti dažādas. Ja kāds prasa, nu kāda tad ir atšķirības starp vienu un citu K5, tehniski tie būs pilnīgi vienādas iekārtas, bet atšķirsies tikai aprīkojums un lietošanas ērtības. Viena no galvenajām lietošanas ērtībām, kur gribētu izcelt, tā ir šļūteņas spole. Šo spoli var izritināt tik, cik vajag. Otrām kārtām viņi ir ērtāk savākt, un ja mums ir viņi dubļaini, tad uzritinot, mēs viņu varam uzritināt caur lupatiņu, un viņi būs tīrus spoles. Šajā konkrētajā gadījumā Smart Control ļauj mums vadīt iekārtas jaudu no šīs te pultiņas, bet, kā saka, var izvēlēties arī vienkāršākas iekārtas, kur šīs te opcijas nav, bet rezultāts būs tieši tikpat efektīvs kā šim K5. Es gribētu vēl piebilst, ka pagājušajā vasarā vīrs ļoti novērtē to, ka var pieslēgt telefonam un mainīt režīmus ar telefona aplikācijas palīdzību. Jā, un tur varēja arī intensitāti izvēlēties tajā aplikācijā, un tas palīdzēja šūpoļu mazgāšanā, kur nevajadzēja tik lielu strūklu, un no aļģēm viss iztīrījās perfekti. Laiks testēt? Jā. Tagad būs ar plakano strūklu. Droši vien tos slapjos dubļus varēs notirīt ar šo te, tā kā skatāmies, cik mēs efektīvi varam strādāt ar šādiem netīrumiem. Jā, aiziet. Jā. Un tātad mēs varam pamēģināt jauno uzgalu, kurš tādu pašu spēku iedos platākā līnijā. Kā uzgals izskatās? Sastāv no divām daļām. Ja kādreiz vajag tuvāk, tad šo te var noņemt, bet ja mēs strādājam ar klasisku virsmu, mēs uzvietojam šo te uzgalu. Un viņš būs šāds te. Šeit mums ir gaisa kabatiņas, mums šī ūdens strūkuma nāk kopā ar gaisu, līdz to viņi tik ātri nebremzējās, strādā klusāk, un mums ir platāka darba josla. Nu, ko tas, kas vajadzīgs. Jauno uzgalu. Ar šo nav tas turbo, pareizi? Šitam nav, bet bija klusāks. Bija klusāks un reāli uzreiz viss. Izcili. Nu ko, vismaz daļai tīrījuši esam. No tā baseina tā šmuci jāatbo ārā. Ir domas, kā to dabūt? Man ir pieredze, tāpēc ir arī domas. Droši vien, ka pieredze ir tā paša, ko es tikko izstāstīšu, bet daudzi nezinu. Mums ir brīnišķīgs pudeksūcējs, ko cilvēki nopērk dzīvoklim. Kaut gan īstenībā tas ir īsts darba rūķis,
saimniecībā. Tāpēc, ka wet and dry, un daudzi neatšifrē to nosaukumu. VD, tas ir wet and dry. Tātad šis ir darba rūķis, kas mums tiek galā ar slapjumu. Nu, tīri tā, lai saprastu, viņš dzer līdz pat 2 litri ūdens sekundē. Tavam aparātam nāca līdz tāda bļoda. Jā. Bet sāksim, ko viņš var izdarīt ar bruģi un kāpēc tāds ir vajadzīgs. Labi. Nu ko, pieslēgšu tev šo te uz galu. Šis te pagarinātājs tavā komplektācijā nāca kopā ar šo te uz galu. Liekam viņu virsū. Es jau zinu, ka nešrakstīsies, un tas ir lielākais pluss. Daudz nezinu, ko šī te poga nozīmē. Ko tad īsti viņa maina? Reku, te mums ir dīzītis. Vienā gadījumā viņa gandrīz metāla gradzena. Jā. Un otrā gadījumā ir vienu kaut kādu centimetru tālāk. Pirmajā brīdī šķiet attāluma izmaiņas ir nelielas, bet tas ir pietiekamas, lai viņš dotu pilnu jaudu, mēs varētu mazgāt bruģi, vai arī mēs varētu mazgāt koku terasu saudzīgi. Rādi, kā tev sanāk. Man parasti visi saka, liela teritorija, kā tu tiksi galā, nē, ej atpakaļ uz dzīvokli, bet es vienmēr atbildu, ja ir pareizie īstie palīglīdzekļi, tad principā šie visi darbiņi ir diezgan viegli paveicami un neaizņem daudz laika. Kā mēs šodien arī pierādījām, kā gaidīšu nākamgad atkal uz vasaras iestartēšanu. Labi. Sarunāts.